Jau čausim, nu ko pastaigā pa Ogres milžu takām. Tā viņas saucās, laikam. Diemžēl šeit geokačinga nav, tā kā šis būs tā kā vlogs, stāsts, kaut kas tāds. Interesanti. Tad droši vien slēpošana arī. Tad forši skati, kaut ko pafilmēšu, kaut kas tāds. Pastaigāsim pa takām. Šeit ir ideāls soliņi. Gan skati uz leju, kalni forši. Mēs jau vienmēr forši. Forši takas arī pa koku, šādi tiltiņi. Kaut kas tāds. Var paskriet un paslīdēt. Šeit tad. Jā, forši koki. Vispārējais. Galvenais mežai neapmaldīties. Un iet vienam pa katram atsevišķi. Tīpaši jūs esat divatā un vienam ir telefons un otram nav. Tas ir vienkārši ideāli. Beidzot atradu arī viņu. Ko? Un kā? Jā, un pumpiņai sāpēc buķi. Nu tā, nokāpsim. Mēs uzkāpsim. Jū. Tāds stāvs kalns. Dai noskrien tie māki. Es negribu skriet, man kāja kaut kas. Kāja nav lampu. Pumpiņa kāja. Dabas takas. Au. Un likteņdārs. Dabas takas. Geokačing. Bet gan jau tas turpinājums ir otrajai daļai. Kaut kur šeit mēs atrodamies. Oknes dabas takas. Geokačing turpinās. Let's go. Šit jau krasts ir. Vai ne? Līdz pat. Tur varēja noiet. Pasties. Tas ir Geokačing atrasta pozīcija, bet tūlīt sameklēs 9 metri mežā. Re, kur ir? Tur. Es atradu. Lūk, tā kastīte, visticamāk. Varbūt ne. Ir? Tas nav, tas ir maisiņš. Labi, turpinām meklēt, kā atradīsim. Atgriezīsimies. Malas tas droši vien izskatās interesanti. Kā tīši staigā pa mežu meklē kaut kādu kastīti geokačingam. Bet tā jau vieta smuka. Daugavas ielai, ne, bet dabas parks, likteņdārs, jā, koknes. Interesanti. Foršs takas un geokačings mežā. Jā, tas bija vienkāršāk nekā domājāt. Bija zem tiltiņa, ne, bet zem takas, jā. 25. dailīts, ja nu kādam interesē. 5. no 6. tas jūnijā. Tad 4. no 8. 2024. braukāts Daniels. 25. no 6. kaut kāds vēl viens. Un kad mēs? Paramūs? Mēs esam 28. no 9. 2024. Super. Tā kā jā, šeit būs.
Es zinu, pēc filmēt, es filmē. Tu man liki filmēt, es filmē. Tātad geokačings turpinās, Kariekstas upe. Pie kaut kādām ūdens dzirnavām, vai kā viņas sauc. Geokačings iekšā sienā atrasts. Jā. Forša vieta. Strautiņš tak. Geokačinga vieta, forša. Kāds ūdens ir? Nē, kuri? Kurš gan var iedomāties, ka te mežā ir kaut kāds takas paslēpts. Interesanti. Jā, Štai. turpinot ceļu uz šo taku, ne, bet uz lokāciju jāiet ar mežu visticamāk. Tā kā, jā, interesanti izskatās. Pēc tam jau izskatās, ka normālāks ceļš turpināt. Pastaiga pat mežu. Nu, visticamāk mēs ejam nepareizi, jo te ir izzāģēts mežs un, jā, mēs neesam īsto taku atraduši, bet iesim, Man liekas, bija tā, kas tur rādīja. iesim augšā, jā. Tomēr izrāds, ka Laipa bija taisnība. Mēs aizgājām nepareizi pa to ceļu. Tā kā, jā, viņai bija taisnība, jā. Forši akmeņi. Tā forši pastaigāties pa mežu. Atpūsties no ikdienas. Nu, sorry, mēs šito laikam līdz galam neiesim. Tikko piesmēlām kājas. Tā kā, jā, nav īsti jāpaliet. Tieši tā. Viss vienos dubļos, slapļos, jā. Laikam daļa lietus, vakara lietus līja, tā kā, jā. Šito mēs izlaižam, tā kā, ja kāds iet, pasaka, kā iet, ierakstiet komentāros, jā, tiekās. Tātad Aizkraukles pilsdrupas. Mēs jau te vienā video esam bijuši, bet tad mēs... Kazens? Jā. Bet tajā video mēs vēl nebijām atraduši tādu kā geokačingu, neiedomājamies, tā kā atnācām otrais. Atrasts. Mini uzkoda pie Aizkraukles pilsdrupām. Jo. Izskatās labs skats. Bet ir reāli indīgas sogas rekurī. Indīgas sogas, jā. Nu, ja kāds grib uzkost. Vakariņā. Foršā skatā. Saindēties. Jā, kaut kā tā. Jāuzkož. Nākamais geokačings Aizkraukles kapsētā. Pie kapličas atrasinājām mīklu. Un tagad dosimies atrast to vietu, kur ir paslēpts, kur ierakstīties viesu grāmatu. Jau, čau visam, nu ko, esam atbraukuši uz Krīveru. Dendroloģiskais parks. Jā, tieši tā. Kaut kāds Krīveru. Iesim paskatīties, pastaigāsim pa takam un piereiz paķersim geokačingus. Jā, tieši tā. Pēc tās sāks joks. Bam, esam tajā lokācijā. Ejam pildīt pirmo jautājumu un ejam no sākuma paskatīties, cik te naudas samest, ja?
Ir kaut viens cents. Viņš pat nāk kaut ko rada, viņš te daudz ir. Viņš ir Interesants formāts. Tas ko zdītis? Domāts, moška. Jā, foršs parks, kur pasēdēt. Iztaipīt kājas Agrāk pēc gan jau gara tā brauciena. katastrofa. Nezinu, sameklē. Vairs nav. Kā 22. Viņš ir Daudz 23.. deprecējuši. Tas 23. līdz tās arī bija filmētas, es atceros. Jā. Jā, pie video līdz tam ezeram ķīpa. Foršs lints. Pastaigi taka. Vēl interesanti. Vai? Un tur ķīpa. Redzi? Rakta būs geodačings. Kicie pār mūsu kreisināšies, mums atkreit. Ja pa labi, tā nav. Augstu ir. Tieši tāds lauks tur ir. Lejā viss. Interesanti. A kādu? A ko mēs šitamies? Vienkārši mežā ejam. Kā jau parasti. Pa kreisi saka. Viņa aizgāja pa labi. Atvainājums varēsim uz vienu citu aizbraukt. Ok? Nā. Siena atrada ļoti labu vietu. Visas kā ārā lietas būs, bet viņas neizstās, ka lietas būs. Vai Nu, pat apstāj pēc mētā. rādi, kas te notiek? Tur viņš viss parāda taupavām. Jā. Jau redz, tas koks aizpalst, tā kokā. Rāli. Forša vieta. Vai ne? Sorry, šis video laikam būs nerunājamais. Vienkārši skati. Īsti nav ko tā parādīt, vienkārši forši skati. Forši skati, jā. Tas, kas ir pārāk daudz, tās būtu jāizneš. Tas jau pāst. Atkal ievedam mūsu ceļa purvā, kā vienmēr. Atceros, ka vienā no sērijām es piesmēlu kājas, un mēs tā arī nenofilmējām līdz galam. Skaties, ka te nav. Gan- Tas uzmīgi. Gan jau, ka būs purvs, bet nu, forši vietiņa. Mežs, kā vienmēr, pa mežu staigājam. Kā no otras puses. Man kad liekas, ka Apstājas īstā pēc navigācijas. Apstājas geodačingā. Tas nav. forša vieta. Vajadzēs citu vietu. To noticis vēl. Iesim meklēt citu kaut kādu. Forši pastaiga pa mežu, apkārt ezeru. Vienkārši ideāli. Redzi, te jau kā tur redzēt kaut ko. Tādas saknes te ir. Forši pastaiga taka. Nu, te ir grūti iet pa šitādiem. Kā tev sanāk? Nord? Kaut kāds video. Meža taka. Te čoki atbraukuši ar autobusiem, lai pastaigātos pa šitādiem. Man īsti tā jā, foršs laipiņas. Ko turpinam? Hop. Apstāja, kur grāvis. Vienkārši grāvis no ezera, kas īsti visticamā 200 metri. Būs jau labi forštāk. Vakara pastaigi pa mežu ideāli. Reiku laipi, reiku pa labi.
Mēs te nesim. Nu, ej. Un mums tieši tur jāiet. Čekšu video. Man ir bail. Tā, neko diži nenofilmē, tā kā ieliksim pāris video. Staigājamies pa šādām takām, kur ir Kaut kāda šuvēja. šuvēši. Jā. Šādas statujas mēs ejam, vienkārši fočējamies, ieliksim bildītes, forši atpūšamies, staigājamies. Jau paliek tumšs, bet nu nekas, mēs iziesim līdz galam. Kaut kā tā. Skaists kalns dabas takas. Jauns piedzīvojums turpinās. Nu ko, šis bija ieskats uz mūsu pāris brīvdienām. Jā. Mēs bijām aizbraukuši pastaigāties pa takām. Tā kā, jā, piesakojiet, mēs spiežat laiku. Jā. Tiekamies jaunos piedzīvojumos. Jā, tieši tā. Atā. Atā buči.